Un hei, te neviens cits kā Kristaps TV, ja KTV Merchop, kā jūs šobrīd redzat mani kanāla nosaukumam. Tātad šodien mērķis ir parādīt, kā jebkurš katrs iedrs par lēto pēst. Jā, es nesaku, kā ēd par lēto, es nezinu, vai Fantasia TV aktieris viņu to tekstu izmantot, jo tas ir viņa oriģināls teksts, tāpēc es saku, kā latviešu pēst. Tātad es sākšu ar to, kad pateikšu, kas cik izmaksā, un tad, lai jūs zinātu, cik tas kopā jums varētu būt. Tātad, pirmais, labi, man mājās daudz, kas ir bijis, bet es viņu pirts nesen, pirms šo vispār uzfilmēju, jūs ejat pēc tam citēdien arī. Tātad, kas jums ir vajadzīgs? Jums ir par 2 eiro vajadzīga baltmaize, par 30 centiem sīpoliņš, tad, protams, ja margarīns, arī margarīns, tad kaut kāda, es nezinu, viņš maksā kaut eiro vai 2 eiro, kaut tā. Karoši euros 2, tas ir gan ir strīnīts. Un tad par 16 eiro nevis Latvijas, bet Norvēģu lasi. Vai leduskapī. Norvēģus lasis. Jā, latvieši iedzīvotāji ar pērs Norvēģu lasis. Un ko es akājumies video sākumā, par ko es tieši arī teicu, cik dēlīts. Ir Norvēģi lasi, bet viņš karāš 20 eiro par cilvēks spējas. Es sēdu par lēto, es sēdu ļoti tāds nabadzīgs ēdiens. Viņš laskais, ka nabaga ēdiens manā uzskatā. Un tāpēc arī es šo no uzsveicītu tādu video, kurš uzdedu nabaga ēdienu. Pirmais, kas mums ir vajadzīgs, ir kaut kāds baltmaizi. Citādi taisa ar rupmaizi, bet es taisu ar baltmaizi. Kā nekā brokas 12 un arī. Tāpēc, ka es tikai ceļos augšā, jo tā atvērs pa mikrofonu. Es tikai ceļos augšā jā, es ceļos augšā. Ceļos augšā protams, kas pa naktim taisa tik tā kā laivas, tie, kas sako līdzi un tā ir garā. Tie, kas zina, es ir nakts putens. Jā, tā es man atveru laivu un tad 12 ceļus un tā izsēs. Tad pirmais, kas ir vajadzīgs, tas ir baltmaize. Sasmēri ar margarīnu. Kādas, protams, ir savā biezumā margarīnu, man garšo vairāk margarīns, jo garšīgāks. Pirms, kā es ir sviestas ēdājs, šo vajonāk pār margarīnčuks. Tādāk 4 maizīt uzsmērēts, protams, es ēdzu pēc tam vēl. Bet priekš video jums pietiks ar 4 šķēlēm. Protams, ir sālās pipars vajadz, tas ir jebkura mājas stāv. Ja ne, tad tas jums izmaksas vēl eiro pa virs, jo sālās maksā 80 centi kilogramā. Es nemaldos. Tas tā. Nākamais. Tad es maisītas uzsmērēs. Tā es nolikšu kaut kā tā, lai jūs redzat. Nākamais ir mūsu lasīts. Protams, man ir daudz nāžu, bet es nopirks jaunu, priekš šito video klipu. Es negribēju asināt nāžu, tas bija pa slingi. Jā, kā viņš tur sulīgi viss. Jā. Nē. Šis nebija ieplānots. Saimiet par to sālīto ūdentiņu. Vēl to ne. Nākam lasīt. Tā kā es nekā neatgriežu sen jau vaļā, bet tas ir videoklips. Kā nekā. Trash un smash vienmēr. Tālāk mums vajag lasīts. Ko es jums arī rādīju videoklipā. 16 ģevāri. Jā. Ja jūs zināt, kā tas lasu smaržo. Pirmais, protams, kas ir jāizdara. Tie, kas nezinu. To es zinu, kas te jādara. Jūs svaigi puskūpināts
Es pusgribu masāli zīti. Te ir vajadzīgs cita lieta. Nebija plānā, ka šitā būs duļķaņi čuču. Un te jau zīvi lasīts. Es, protams, pasūdu Norvēs, nu, ceturtdien Norvēs, ka viņš savs, tad citas viņš šitādi duļķainīši. Kā jau zivs mēdz arī nostāvēties. Plējos, kam atnācis Latvijai. Viņš ir mašsālīts, pašu mājas taisīts mašsālīts. Kāpēc mājas? Tāpēc, ka cilvēks, kas viņu pirka, viņš jau man arī iemarinē pēc manas gaumas. Un tagad pats galvenais. Nevar nazīt un... Piedodies. Un tagad pats. Tā pats galvenais. Lasīts. Piemāk šķēlīt. Ļoti atvainojos. Pamās sāls. Paņā. Tā mēs aiz citērāk receptītē. Bet sajies. Šā tā sajies. Viņš ir mazs sālīts, bet viņš nav vispār, man es teikt, ka sāls pamāz ūdenī stāvēs. Jā, var truši cept, vispār ir godīgi sakot. Es jums ātrāktu video vienkārši vienu šķielu uztaisīs, parādās, kā es viņu gatavo, kā es apēdu. Protams, un palieku savu domas. Bet svaigais šoreiz nav tāds, kā es gribēju svaigajā. Bet šis ir tā nabadzīgs ēdiens. Būdams Latvijā, dzīvodams Latvijā, var jebkurš tādu nabaga ēdienu ēst. Kāpēc es lasu nabaga ēdiens? Tas tāpēc, ka jebkurš var tiem, kam ir copens, tā kā es lasu sezonu, kurš var aiziet un paķert, lasīt. Jebkurš var. Tad brīdis šajā sāku uztaisīt. Jā, video materiāls iet un iet. Un laiks ir iet. Un tā mums ir vajag kas sīpoliņš. Ja sēdēt uz sīpolu biežam, tas ir viss. Sīpolu es griežu savas šķēlītes. Ja likt apaļos tā kā šķēles, tas viss nav tāds. Tā, kas mums vajadz? Mums ir vajadzīgs sāls, viennozīmīgi, un pipariņš. Uz to mazu šķēli, paštaisīto šķēlīti. Un arī sīpoliņi. Šodien nabagēriem ir iet sīpoliņi. Tur vajag vairāk sīpoliņi.
Tagad ir pats galvenais. Navaga ēdienas izskatās šādi. Tur ir maizes, kas sākums skaties, tie, kas ir pabīdījuši, tu neredzēji. Tur ir sviests, maizes sviests lasīts, tad arī sāls pipars, protams, katrs ir savādāk galvā, un tad arī saldie labie sīpoliņi. Jūs zināt, kā nekā lašiem bez sīpola nekā nav, jo sīpola ir uz lašiem zaļa visu. Tāpēc mēs izmantojam sīpolu vislabāk uzturveidā. Kā jau sīpola, viss asāk sīt šoreiz, bet labs. Bet tā mēs uzreiz lašmaizītes. Ja tāda vasaras uz rudena beigas, ir mājas sīpoliem lociņi izauguši. Ēdot lašmais, lociņu uzgraust. Eit, no cik garšīgs. Vislabākā brokastu pasaulē. Svaigas lašai, bet, ja jāatcerās, nebija tik labs. Jā, vien par masa sāls bija. Tā man kaipelo pielīdēja. Jā, pastāvis kā jāri. Bet jā, es turpinās tālāk, tās lašmaiņas un jās tālāk. Bet tā izskatās, ka Latvijā pat nepilni 20 eiro nabadzīgs var pēst. Ļoti nabadzīgs. Tie, kas atļauties tik nabadzīgs ēst, ēd. Bet jā, tas ir viens no lētajiem produktiem, ko var jebkurš pēst. Kāpēc ir nabadzīgs? Jo, kā pirms tam es minēju, lasi, ja kāds, kas dzīvo laukos vai kaut kur, tie, kas iet soperi, lašus, jebkurš var noķert. Tev šmaksas gan izteikti pašu brīdi 0, tik jūs patēri jūsu personīgo laiku. Bet, ja jums iepērk, tas ir 16 eiro, tas nekas daudz nav, 16-17 eiro. Un ko gadījumā lasis is the best. Brīdī šoreiz viņš nav masāli, viņš ir ļoti mās sāli, masālītē ir bijis. Bet es ok, sajies. Lasis uz Latvijai. Bet es ēdis, tālāk, es ēdu tālāk savu lašmaizīti. Paldies, ka skaties, no es pēc laika nesaku vēl tādu ideju, jo es tur skatos, sekoju jūsu video klipu idejām. Un arī, kas man PM raksta. Tā kā, paldies.